Tūlītās vēlreiz. Tā. Tātad Neumi. Īsumā izstāstīšu par to, tātad kādi ir šīs te iespējas Neumi un attiecīgi stāstīšu lēnām un prātīgi tikai to, ko es pati zinu, saprotu un kas ir man jau zināms un apliecināts, ka tas ir pareizi. Un attiecīgi tātad sākšu ar to, kad šeit ir iespēja kompānijā ne tikai nopirkt lielisku inovatīvu produktu, kurš ir uz nanotehnoloģijām balstīts, un uz mūsu organiski vajadzīgā glutationa, kurš atbild principā par visu to, kas notiek mūsu tīrības, organismā tīrības, tātad šos te jautājumus uztur un atbalsta mūsu veselību, jo tīrāks organisms, jo mazāk ir tātad gan hroniskie iekaisumi, gan oksidatīvā stresa radītās problēmas, gan attiecīgi kādu orgānu vai sistēmu tātad traucējumi normālai darbībai. Tātad kompānija piedāvā 6 bonusus, tātad privetstvinī nozīmē tātad tavs uzaicinājuma bonus, no kura mēs saņemam tātad no katras 100 punktiem vai 1/1 tātad punkti un dolāri 1/1, un mēs saņemam 25. Kopējā summa, kur aiziet tīklā, tātad ir 43%, un nākamais tātad izveidojās uz augšu, tātad līderu sistēmā vai arī kā pūlā, ko mēs arī vēlāk varēsim saņemt, ja, tātad, kurš dalās no kompānijas apgrozījuma. Tātad klientu pirkumi, tātad viņi ir dārgāki, viņi nav $50 par vienu produktu, ja, jebkuru, bet gan $65. Sila trioh, tātad tas būs attiecīgi par savas struktūras izveidi un tās tātad dziļumu, ka jūs saņemat no lineārā, es jums to arī parādīšu, kādas nostājas, ka jums katrs jūsu reģistrētais cilvēks un klients patiesībā saka, paliek jūsu klients līdz brīdim, ja jūs viņu nepārceļat kaut kur savā struktūrā. Un tātad bonus, kurš ir līdz bezgalībai, bet tur vajadzīgs konkrēts rangs un izpildīti kaut kādi nosacījumi, un līderu, kā lai saka, pūlis vai šī te bonusu sistēma, kura iet no kompānijas kopējā mēneša apgrozījuma, un arī tur vajadzīgs gan rangs, gan izpildīt dažus nosacījumus. Es dotajā mirklī tātad gribu pastāstīt par to, kad līdz oktobra beigām ir interesants tāds izaicinājums iedots, kur attiecīgi kompānija pēc tiem cilvēkiem 3, ar ko es esmu aprunājusies, kuri ir piedalījušies kompānijas šādos te izaicinājumos tieši darboties gribošiem cilvēkiem, ir pat parādījies interesants tagad oktobrī, kur tu vari tātad 3 vai nu tikai sākt reģistrēt klientus aicināt vai tikai partnerus, ja, tad tu nevari miksēt un, ja, tad vienus un otrus, bet tev ieskaitīsies, piemēram, 3 partneri, 3 klienti, ja, vai arī 3 partneri un 6 klienti, ja, vai arī 6 klienti, 6 partneri, un tātad tu vari vienu, tātad pūls, kas apzīmējās kā vienreiz izmaksāts papildus bonus no 1. līdz 5. tiek aprēķināts, viņš tātad no taviem uzaicinātiem klientiem vai partneriem. Nav svarīgi uz kādu summu, tad šeit netiek ierobežot kaut kāda konkrēta summa, tad var būt šis te parastais starta paka ar 100 punktiem. Un tad tu saņemsi vienkārši, ja tu 3 reizes izpildīsi šos te nosacījumus, tad tev būs 9 cilvēki tavā komandā kā partneri vai 9 klientus, tad tu saņemsi 3 reizes šo pūli. Ja? Kā tas izveidos pūls, tad tiek aprēķināts no reģistrētajiem jauniem cilvēkiem, tad visa kopējā summa un cik cilvēki šeit te kvalificējušies izaicinājumā uz tik, tad cilvēkiem sadala. Kā man teica, tad jau zinoši līderi šajā kompānijā un tieši no Latvijas, kad šie izaicinājumi ir ļoti, ļoti garšīgi. Bet, tagad tuvāk par to, kas tātad ir ikdienā. Tā kā mūsu komanda tātad veidojās sākumā līnijā, tātad visi tavi cilvēki visu laiku tiek tiešām izveidoti līnijā. Es to pēc tam varu arī parādīt tātad atsevišķi jau caur kabinetu, jo kamēr nav redzams tātad reģistrētie cilvēki, tikmēr to īsti nevar saprast, bet pēc tam es parādīšu.
Tātad, katru mēnesi izmaksā, par pirmo nedēļu man izmaksāja šobrīd, piektdienā, otrās nedēļas beigās piektdienā izmaksāja par visiem reģistrētiem cilvēkiem, iesācējiem jauniņiem, kuri nopirkuši savas starta pakas. Starta pakas sākot, minimālā ir 100 ieskaita kā reģistrēto, ja, un attiecīgi tev viņš ir pilnvērtīgs partners. Kāpēc reģistrēt labāk partners? Jo jūsu cilvēkiem būs pieejamāk labāka cena. Tātad kopējā summa aiziet uz 25 pašam tiešajam sponsoram, pārējie sadalās kā septiņos līmeņos, tātad pa 3% tātad katrā līmeni, un līdz ar to tas izveido atlikušo to summu un puli. Tāpēc diezgan ieteicams tātad visu laiku uzturēt arī šo te jauno partneru un klientu pieplūdumu, jo jūs nekad neziniet arī, ko kāds taisīs tātad šo te atkārtoto pirkumu vai nē. Tātad es vēlreiz noliku šo te izaicinājumu, kas ir oktobrī, jo tam ir saistība arī ar ik mēneša izmaksu. Tātad tieši par jauniņiem maksā ik nedēļu. Ja? Tātad jūs pabeigsiet šo nedēļu, nākamās nedēļas piekdienā jums par jūsu reģistrētiem cilvēkiem izmaksās naudu, jūs to redzēsiet savā kabinetā. Bet katru mēnesi tātad pārējie visi izmaksas vai jūsu nopelnītie bonus tātad tiek vienreiz mēnesī maksāts, bet ļoti ātri izmaksā. Tātad noslēdzās pēdējā mēneša diena, paiet 5 dienas un 5. datumā jūsu kontā tātad var būt 6. rītā, ja atkarībā no dienas, ja, bet jūsu kabinetā viņš jebkurā gadījumā parādīsies. Protams, jums izvadīt naudu nebūs iespējams brīvdienās. Bet tad sila 3 vai 3 spēks ir nozīmē to, ka jūs kā partners tātad esat aktīvs, tātad katru mēnesi uztaisat savu aktivizāciju, to, nu, tātad šos 2 produktus nopērkat, piemēram, Neumi Nutrisfish un Neumi Skin, ja, tātad, nu, neviens negribēs no viņa atteikties. Jo labsajūta un labpatika tiešām auga augumā, un ja sieviete patīk sev un redz arī visas izmaiņas, kas ir no Neumi Skin produkta, protams, arī neatteiksies. Lieliski dāvans arī tuvojušiem Ziemassvētkiem. Tātad jūs esat katru mēnesi aktīvs ar 100 ballēm, un, piemēram, jūsu atkārtotie pirkumi no jūsu partneriem arī ir 100. Tad jums papildus tātad mēnesim noslēdzoties par šādu schēmu, ja, tātad jūs plus 3 aktīvi atkārtotie pirkumi, es pasapītroju atkārtotie pirkumi uz 100 ballēm, tātad jums dod $50 tātad jūsu kontā. Kā izpildīts, piemēram, pirmā līmeņa 3 spēka nosacījums. Tātad ejam pie nākamā, jūs sapratīsiet, kad ir 3 līmeņi 3 spēkam, tātad nākamais. Šie te 3 cilvēki, kuri ir arī darboties griboši, tātad ir izpildījuši priekš jums $50, tātad šo te nosacījumu. Un attiecīgi jūs tātad esat pastāstījuši par šo te iespēju nopelnīt katram vēl ekstra $50, tātad viena produkta cenu, lai viņš varētu viņu iegūt no iekšējā maksājuma nākamajai aktivizācijai, nomaksāt par vienu produktu, tātad no sava iekšējā maciņa, kas cilvēkam noteikti arī patīk, pat klientam, ja, tad viņš varbūt jūt savus rezultātus un pat tāds aktīvs, teiksim, klients sāk, nu, slinkā veidā, ja, bet beigās saņem šos te 3 cilvēkus. Un viņam, priekš jums, viņš tātad ir pirmie tie 3, ja, jūsu pirmais līmenis, bet otrajā līmenī katrs no šiem 3 arī vēl 3 pieaicina, ja, un viņi arī sāk veidot šos te ikmēneša iepirkumus. Un, attiecīgi, šeit gan ir viens nosacījums, ka jūsu kopējam apjomam pie šāda tātad pirkuma atkārtotā un jaunām reģistrācijām jāsasniedz ir $1500 mēnesī, ja, tātad, lai šis ir vienīgais izpildījušais, kā saka, nosacījums, lai jūs saņemtu par 2 līmeņiem 3 spēkā, kas ir izpildījis tātad pirmais, katrs pa 100 atkārtots pirkums, un viņiem katram apakšā no šiem 3 arī ir nopirkuši pat 100 punktiem, tātad atkārtotais pirkums, ja, tad jums vēl ir jābūt komandā visai jūsu grupas, nu, visi, kas iet uz leju, jums ir jābūt kopējam apgrozījumam jūsu komandā $1500, kas patiesībā sakot ir vienkārši vienas nedēļas darbs, ticiet man.
Un jūs saņemat papildus nevis 50 jau dolārus kā bonusu par 3 spēku, bet 250. Arī lieliski, ja tas ir principā 5 produkti, kurus jūs paši arī varat izmantot vai arī tuvākajā laikā kādam arī pārdot, ja, pa klienta cenu. Ja jūs to pašu esat izdarījuši, tātad jau, ja saprotat, jau aiziet 3. līmenis un visi sāk atkārtoti pirkt, ja, tad jūs apjoms, tātad komandā pirkuma apjoms kopējais sastāda 10 000 dolāri. Nu, šobrīd man ir jau 5000. Ja, tad šodien, kas ir pa datumu, man jau ir 5000 apjoms. Ja, tad šajā te komandā, ne, mazāks, atvainojos, kopā ar pagājušo mēnesi. Bet attiecīgi, tātad jums ir šeit 3. līnija, tad jūsu 3, viņi ir uzaicinājuši 3, un tie 3 zem jūsu tiešiem arī ir uzaicinājuši, un jūs jau saņemat 1500 garantēto šo te attiecīgi bonusu. Bet šeit tātad ir vēl viena tātad nosacījums bez to, ka jums ir jāpalielina 3 spēkā jābūt apjomam 10 000 dolāri, bet jums ir jābūt arī 2 zvaigznēm. 2 zvaigznes nozīmē tātad, ka jums ir 10 000 apjoms, un jūs tātad esat pats kvalificējies ar aktivitāti 100. Tātad jums nav jābūt kaut kādam zvaigžņotam cilvēkam jūsu komandā, jūs pats to visu varat uztaisīt. Ko es gribu piebilst, ka šis ir viens no pasīviem ienākumiem, kurš atkārtojās bezgalīgi. Tātad, kad jums jau sāk izveidoties struktūra, jūs šo te varat, kad izpildat katru mēnesi, tas arī tiek izmaksāts katru mēnesi. Tātad, piemēram, pēc mēneša jums jau ir šāda struktūra, gan 1., gan 2., gan 3. līnija, tātad, un attiecīgi jūs katru 5. mēneša datumā saņemat, izpildot tātad visus nosacījumus, jums ir aktivitāte, visi tie 3 līmeņi, katrs pa 3 ir uztaisījuši atkārtoto pirkumu, jums ir kopējais apjoms tātad pirkuma jūsu komandā, grupā, komandā, vai tas ir līnijās, vai tas iet uz leju, nav svarīgi, tātad 10 000 dolārus, un jūs saņemat katru mēnesi pie šo te izpildījumu 1500 dolārus garantēti. Tā kā šis ir pasīvais ienākums, kurš ir garantēts, ja jums ir tātad liela komanda. Tas tiek, kā es jau vēlreiz teicu, tātad izmaksāts katru 5. datumu, tātad uzreiz, kā noslēdzās mēnesis, ļoti ātri tiek aprēķināts un izmaksā jau pēc 5 dienām. Ja kaut kas ir kaut kur nogājis garām, kaut kāda kļūdiņa, tad šīs te 5 dienas ir vienkārši, lai sakārtot savu struktūru un attiecīgi izdarītu šīs te izmaiņas, ja, lai jūs saņemtu pilnā apjomā. Tas arī tiek atļauts un ļoti atbalstīts no kompānijas. Tātad, kā jūs varat veidot arī šo te dziļumu, ja, jo es līdās parādīšu, man šie te visi cilvēki, tātad ir gan Vēsma, gan Evija, Judīte, gan Ruta, tātad ir visi šobrīd līnijās. Vēsmai tātad ir apakšā cilvēks Judīte, Evijai, ja, attiecīgi arī tev, Edīt, ja, ir, bet kā tad jūs redzat, ja, ka te biznesā, skatoties, tātad jūs varat apskatīties, kāds ir jūsu apakšējie tātad struktūra, un redzat, ir tāds vārdiņš move. Jo, ja jūs bezgalīgi tā kā 100 cilvēkus vienā līnijā kārtosiet, saprotiet, ka jums tas ilgi, ja, kamēr tie 3 izveidosies. Un jums, piemēram, ir, nu, kā nosacīti, ja, piemēram, Vēsmai Preļļos, un man atnāk arī cilvēki no Preļļiem, un man ir labāk, lai viņi kopā darbojās, veidot tātad šīs te tikšanās un visu, un es tad izdomāju, ka Vēsma tātad bija pirmā, vēl kāds no Preļļiem tur reģistrējās, un es izdaru sekojoši, ka es šo te, nu, pieņemsim Judīti no Preļļiem, ja, tad es viņu vienkārši paņemu, uzspiežu move un viņu pārlieku zem šī te ID numura Vēsmas, ja. Un te redziet, ir visas dienas, ja, rakstīts 20 dienas, 23 dienas, ja, cik ir palicis, kad es pati kā sponsors varu viņas bīdīt. Viņas var arī pēc 30 dienām bīdīt, bet 30 dienas pēc reģistrācijas var bīdīt bez suporta palīdzības un iesnieguma atbalsta dienestam. Bet 30 dienas tātad pēc reģistrācijas šo cilvēku es viņus varu brīvi pati, bez jebkādas palīdzības, izveidot tur, kur man viņus vajag.
Un ko tas nozīmē? Kā redziet, lai tātad jūs varētu šos te līmeņus saņemt 7 bezgalībā un pēc tam arī tālāk, jums ir jāsāk, nu, kā redzat, ir kaut kādi rangi. Un, piemēram, vienkārši partners, kurš ir iestartējis, viņš ir tātad uztaisījis 100 punktu pirkumu, un viņam uzreiz atverās 3 līmeņi. Tātad tas nozīmē, ka kļūstot vienkārši piereģistrējot cilvēkus, tātad pirmajā līmenī, viņš tālāk, tad es sāku saņemt atkārtotos pirkumus 7% apjomā no tātad šiem te visiem, tātad, kas iet uz dziļumu. Attiecīgi, ja es esmu senioru partners, tad mans apjoms ir 1500 kopējais, ja, tad mēneša apgrozījums manā komandā, man pašai ir aktivitāte 100, un es saņemu jau 4 līmeņus, ja, uz leju. Tad viena zvaigzne. Ko nozīmē viena zvaigzne? Tas ir 5000 apjoms, man pašai joprojām ir tikai 100. Redziet, tev nav jābūt kaut kādam lielākam pirkumam, ja tev ir rangs. Visi sāk vienādi, var pilnīgi droši sākt ar 100 dolāru vai tātad paku vai 100 punktu paku. Nav šeit nekādu privilēģiju, ja tevi vairāk naudu nopērts pa 1000, tagad tu kļūsi kaut kāds, nu, tad augstāku rangu, tev ir lielāks iespējas. Nē, šeit var tiešām ar šo te minimālo paku visi vienādi startēt, visiem vienādi tātad atverās iespējas. Tātad viena zvaigzne nozīmē, ka tev jau ir tāda nopietnāka komanda, kur uztaisīs 5000 apgrozījumu jūs kopā. Tātad gan tavi pirkumi, klientu pirkumi, tavu tiešo partneru, viņu partneru tātad un klientu pirkumu. Tātad jūs ejat, jau taisat kopā visu to apjomu. 2 zvaigznes ir dubultā, tad nodubultot 5 uz 10 000 apgrozījumu. Un tālāk tātad jau 3 zvaigznes var dabūt tad, ja tev ir 2 cilvēki, kuri tātad strādā ar 5000 apgrozījumu mēnesī savā komandā. Un tūlīt jums parādīšu, kas ir, nu, varbūt tālāks neiešu, ja, bet tātad 3, lai dabūtu briljantu, tātad Latvijā mums nākamnedēļ uzstāsies arī mūsu pašu partneriem, tātad tieši darboties gribošiem briljants, ja, tātad, starp citu, no Jelgavas, kurš ļoti arī šodien mums palīdzēja, tātad sakārtot man reģistrāciju, ja, tātad ļoti atsaucīgs cilvēks un darboties spējīgs. Un, attiecīgi, viņai tātad ir 3 kājas aktīvas, kurās tātad ir katrā kājā pa viena zvaigznes tātad cilvēkam. Tātad tas nozīmē, ka viņai ir 3 cilvēki, kuri taisa tiešie sponsorētie pa 5000 apgrozījumu. Ja? Tātad, nu, kas notiek ar dimantiem? Ja? Tātad dimanti ne tikai saņem tātad šos 1500, kas ir garantētie, plus vēl reģistrētie, plus vēl tātad šie 3% no atkārtotiem pirkumiem vai reģistrētiem cilvēkiem. Un tātad, bet viņiem vēl ir pūlis, tātad, ko viņi saņem, tātad no kompānijas apgrozījuma 5%, tātad viņi, bet ar izmaksu mēnesī, tātad, man liekas, ka nedēļā, ja, briljants ar Latviju. Izmaksa tātad ir limitēta ar griestiem 2500 dolāri mēnesī. Tātad tālāk jau ir lietlāks apgrozījums, tātad tiek uzkrāts jau dubultajiem briljantiem kompānijā, tātad kādā atsevišķā kontā, un tas pūlis tiek jau izmaksāts 1% visiem, jo tur ir mazāk cilvēki, ja, bet viņiem ir lielāka summa izmaksa, un viņi saņem katru 5. mēnesi, tātad, ja viņi to sasnieguši, visus šos iepriekšējos, tātad, nosauktos bonusus plus 5000, tātad maksimālo pūli no sava statusa. Es varbūt tālāk neiešu, bet tiešām cilvēki 4 mēnešos uztaisa briljantu, un viņu ienākums ir, nu, svārstās, teiksim tā, no 5 līdz 10, 12 tūkstoši, jo, tūlītās. Ne? Tā, kas man tagad aizgājas, te negribu šito nekādu apgrēt. Tātad viņiem svārstās. Ko es tagad vēlreiz pieminēšu, te ir aptuvenais aprēķins, 1, 2, 3, 4, 5, 6 līmenis un aptuvenie partneru skaits, jo viņš vienkārši aizies nekontrolēti. Neviens necerēja, ka maijā ienākot caur dažiem klientiem Latvijā šis produkts vispār kaut kā aizķersies un būs, bet ir, ka Latvija, nu, teiksim, lielāka un par Igauniju un Lietuvu ir uztaisījuši tātad apgrozījumu un diezgan ievērojami jau izgājuši uz kompānijas īpašnieku tātad jau tiešo kontaktu un jau savus, teiksim, nosacījumus var bīdīt, jo tur jau ir briljanti un dubultie briljanti.
Tātad šeit ir tāds aizsūtīšams arī šādas te kopsavilkumi, lai var kaut kur ieskatīties, bet tas apjoms, ko jūs saņemat, redziet, aktivitāte joprojām ir tikpat, ja, visiem cilvēkiem pat jāprēķina uz minimālāko, ka visi pērk pa minimumu $100, ja, jums, piemēram, 4. līmenī jau ir 128,000 tātad dolāri, ja tiek aprēķināts, tas no mazākā, tas, kas visiem tiek 7% izmaksāts, un jūsu ienākums ir 9,000. Kas ir no šī paša cilvēka, kas jau ir dimants, tātad Latvijā ir ļoti konkrēti teikts, ka viņai citos tīkla marketingos ir tā, ka skrien, un tad tev ir liels caurums, ja, tad skrien, labi uzraujam, un tad ir atkal, nu, tāds tā kā nosēdiens, ja, kad, nu, pēkšņi tu nevar nākamo sasniegt tur to rangu, un attiecīgi tev ir, nu, iekritiens pa ienākumiem. Bet, kas ir ļoti labi, ka šeit ir visu laiku pamazām neatlaidīga izaugsme, ja? Un kad tu esi jau kļūst pa tiem diamantiem, tad tas pūlis, ja, tad 2 zvaigznēm jau sāk pūli izmaksāt, 3 dimantam, dubultam dimantam, ja, un kraunam, pēc tam jau maksimālais. Ka šie te apjomi ir milzīgi. Sieviete pusotrā gadā Amerikā, tad viena no kas arī pārgājusi, bija pēc pusgada, kā kompānija atvērās, ja, viņa pēc pusotra gada sāka saņemt $2 miljoni gadā ienākumu, tāpēc, kad viņa saprata, ka šis ir fantastisks, tas, ko viņa visu mūžu, ja, kā tīklnieks ir meklējis, ka šeit ir patstāvīga izmaksa, plus vēl, ja tev ir jau stabila komanda, piemēram, tas pats 1500, tev ir garantēti, ja, ka tev visi, piemēram, jaunāki vai vecāki partneri uzstājas šo te aktivizāciju un klienti nopērk, un tev visu laiku tātad ir šī te vismaz garantētās summas. Un tātad vēlreiz te ir tas, kad pakas apjoms lielāks vai mazāks nedod nekādas privilēģijas, tātad PV, kā jūs redzat, jebkuram statusam minimālais ir 100, ja jums vajag vairāk, protams, pērkiet, un šeit ir ļoti svarīgi tātad saprast, kādam rangam kāds ir nosacījumi, ja, tātad 3 zvaigznēm jau ir tātad jābūt pašam kādam ar zvaigznēm, ja, tātad 2 kājas, 2 zvaigznes katrs personīgi var uztaisīt, 1 zvaigzni arī, ja, tad, ka tur nav atkarīgs, vai kāds skrien pakaļ zvaigžņu kājām vai nē. Nu, tādā ziņā ļoti elementārs, vienkārši teikšu tā, pat ne elementārs, bet prasts tīkla marketinga plāns un ļoti, ļoti efektīvs. Jo cilvēki, kas ir aizgājuši no citiem, teiksim, tīkla marketingiem, šobrīd arī Latvijā diezgan populāriem, 3. mēnesī jau saņēma stabilu $5,000 savu maciņu. Ja? Te tātad es esmu izvilkusi vienu ļoti labu piemēru, ja? Tad vakar pati dažus jautājumus sāku noskaidrot, veidojot tātad šo te posterus, ja, vai prezentāciju. Tātad šeit ir viena sieviete, kura ir nopirkusi pat 300 paku, bet redziet, viņas aktivitāte ir 100 punkti. Un tagad mēs skatāmies šeit pa labi, tātad ir klasiskā paka, kur ir 300 un kvartarī paka. Mēs atzīmējam kā tādi jauns, es vēl tāds nesaprotot, kas notiek, ja, nepievērsu split kvartalī paka. Split tātad ir dalītā kvartalī paka un 1 plus nutri switch pa brīvu. Ko tas nozīmē? Viņa ielika vienkārši add to chart, tātad grozā, nekādu subscribe. Samaksāja par visu šo paku, plus vēl vienu produktu dzeramo dabūju pa brīvu, bet viņai ieskaitīja tieši oktobrī kā aktivitāti 100, kaut gan viņa samaksāja 300 paku. Un tas nozīmē, ka split, ka viņai nākamos 3 mēnešus katrā ieskaitīs kompānija pa 100 punktiem. Ko tas ļoti labi dod šīs tas quit kvartalī paki, ja cilvēks gatavs lielo paku pa 300 nopirkt, tad jūs pirmām kārtām uztaisat 3 mēnešu aktivitāti jau zem sevis šim cilvēkam par to, ka viņš katru mēnesi būs uztaisījis pa 100, ja, tad garantēti 100 punkti, jums jau būs tātad plus $50. Ja jūs atzīmēsiet šo, te jums vienā iemakstais, tad, kad jums ir 300 punkti, jūs saņemsiet nevis 25 kā par šo paku,
un nākamā mēnesī 25 un vēl 25, ja, bet jūs tātad saņemsiet šeit $75 uzreiz komisiju, bet cilvēkam jātaisa atkal aktivitāte nākamajam mēnesim. Ja cilvēks kā šis ir viens pats ģimenē, ticiet man, viņš nākamajā mēnesī nepirks, ja, jo viņam ir 5 pudeles dzeramās, 2 kosmētiskās, viņš atgriezīsies, droši vien 4. mēnesī, ja. Var, protams, arī šīs te pa 100, ja, tad var ielikt to kombi, tātad Nutrivision un Neumi, šeit nekas nenāk dāvana, ja, tad jūs samaksājat tos 100 punktus vai $100, attiecīgi jums ir add to chart, ja jums ir subscribe, tad jums liks attiecīgi katru mēnesi novilks to summu, kas ir gan par nodokļu nomaksu, gan produktu, gan piegādi. Ja, tad subscribe jau jums jāpievieno sava karte, jo tā neparedz, ka jums tad ir no iekšējā maciņa katru mēnesi subscribes. Ja. Tāpēc es, piemēram, pat izvēlēšos droši vien manuāli to visu veikt pirmajos datumos un attiecīgi atstāt šos te izvēli, jo vēl tur ir Neumi Neiro, būs varbūt drīz arī sieviešu produkts, līdz ar to es droši vien atstāšu katra mēneša izvēli, kādu produktu man un cik daudz nopirkt, tas ir, kā es saku, manuāli pati to izvēloties. Lūk, šobrīd tātad ir jūsu jautājumi, bet es droši vien beigšu šobrīd ierakstu un uz jautājumiem pāriesim, kad mēs pāriesim vēlreiz. Ja? Tā, es tagad izslēgšu un nākam vēlreiz iekšā, labi? Sarunāts?